Kā es uzkāpu savās jaunajā šūpolē? Es pirmo pakāpienu uztaisīju 2 metru augstumā, bet es jau pāris gadus aktīvi janvārī eju uz svaru zāli, tāpēc tas man neizraisīja nekādas problēmas. Vienkārši uzlecu, pievilkos un kāpu augšā. Augšā sākās grūtākais, jo varbūt no šī katra neizskatās, bet iestāba ir 8 metru augstumā. Un nedaudz bailīgi nokrist. Sākumā mēģināju iešūpoties iekšā, bet ātri sapratu, kā nebūs, un mainīju taktiku, kāpu no augšas. Bet tad sapratu, ka šīs laikam ir bērnu šūpols. Man tā spiež, šis nav paredzēts man šī šūpols. Jo tā priekš uzreiz saplīsa, un man dibens nelīd iekšā, bet kaut kā ar spēku iestūmus, un labi vien ir, jo vismaz nevarēja izkrist, jo bija iesprūdis. Kā es biju iekāpis tieši riteņbraucēju garām? Man kauns runāt tagad. Brauc ātrāk prom. Pagaidīju, nofilmēju savas 3 sekundes un sapratu, ka netieku ārā. Domāju pievilkties un tikt pa augšu, bet atcerējos, ka es taču nemāku pievilkties. Tāpēc vienkārši izslīdēju pa apakšu. Tik vienkārši.